Jau vairākas nedēļas katru otrdienu un ceturtdienu pie Lielvārdas, Lēdmenes un Jumpravas iedzīvotājiem dodas mobilā brigāde. Tas ir alternatīvas sociālās aprūpes pakalpojums, šobrīd 8 speciālistu komanda, kuras uzdevums ir palīdzēt pensijas un pirmspensijas vecuma cilvēkiem, kā arī personām ar kustību traucējumiem integrēties sabiedrībā. Cilvēki, tad, kad jūs ierodaties, viņi tā sagaida un ziņo, jā, tā ir mobilā brigāde, vai kāda ir tā pirmā reakcija cilvēkiem? Pašlaik jau ir tāda lieta, kad viņi uzzina pirmo reizi, ka tāda mobilā brigāde, jo jauns tas tāds veidojums ir. Un otrkārt, ka viņi neizprot vēl mobilās brigādes pakalpojumu, teiksim, sūtību, ja, kāpēc tāda vajadzīga ir. Mēs pašlaik redzam, situācija ļoti bēdīga ir. Pie tām, protams, tām ģimenēm, kurām mēs esam bijuši, un ir, kas ir samierinājušies ar situāciju, bet mūsu uzdevums ir motivēt viņiem tomēr, lai uzlabotu situāciju vai arī, teiksim, nepazeminātu. Pakalpojums Lielvārdas novadā bija nepieciešams. Cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, it īpaši lauku teritorijās, dažādu apstākļu dēļ nav pieejama pilnvērtīga medicīniska aprūpe un psiholoģiskais atbalsts. Lai gan lielai daļai mobilās brigādes klientu nepieciešama tiešā aprūpe, palīdzēt tīrīt, mazgāt, apkopt cilvēkus invalīdus, tomēr sociālo darbinieku galvenais uzdevums ir motivācija dzīvot citādāk. Izolētības faktora mazināšanā klienti tiks iesaistīti dažādās aktivitātēs. Šeit dienas centrā strādā ļoti daudz brīvprātīgie, dažādas nodarbības ir, un gan dienas centra aktivitātēs var iesaistīt pensionāru biedrības aktivitātēs, invalīdu biedrības aktivitātes šeit notiek. Un varam motivēt viņus attīstīt sevi, izmainīt, teiksim, funkcionālās nespējas, kas viņiem ir, un iesaistīt šais darbībās. Mobilās brigādes pakalpojumus sniedz sociālais aprūpētājs un rehabilitētājs, ergoterapeits, fizioterapeits, logopēds, psihologs, medicīnas māsa un asistents pavadonis. Mobilās brigādes palīdzību ir iespējams pieteikt dienas centrā, bet ik pirmdienu ar pakalpojumiem var iepazīties pieņemšanas dienā. Dācis Tribotska, Zanta Reško, Ogres televīzija.